Labdien, sālsmaizēm! Šodien saruna par finansēm. Mums priekšā ir svarīgi notikumi. Ja drīkst izteikties tēlaini, tad hipotekārās kreditēšanas tirgus taps brīva laists. Nezinu, vai šis vārds ir latviski lietojams vai nav. Virkne likumdošanas aktu un regulējušo dokumentu paģēra to, ka būs iespēja, vai jāsaka jau ir iespēja, nomainīt hipotekāro kreditētāju bezmaz tikpat viegli kā mobilo sakaru operatoru. Un vienīgais, kas tos gribētājs pārkreditēties tagad attur, ir šīs, ja tā var izteikties, kompensācijas, kuras vēl līdz gada beigām pacietīgi gaidam. Par šo un ne tikai par šo, par kreditēšanu, par dažādiem salīdzinoši jauniem kreditēšanas veidiem un par to, kā kreditēšana izskatīsies nākotnē, esmu šodien aicinājis pievienoties cilvēku, kurš ir visu savu, tā es saprotu, karjeru pavadījis nekustamā īpašuma finansēšanas laukā, ja tā var izteikties. Viņš ir ar unikālu pieredzi kreditēšanā un tieši darbā bankā šajā brīnišķīgajā ciklā, ko mēs pieredzējām no 2000. gada uz priekšu. Un man personīgi mūsu šīs dienas viesis, atļaujiet stādīt priekšā, Pauls Nersons. Viņš manā uztverē ir tāds kā, es teiktu, kā nekustamā īpašuma finansēšanas guru. Vienmēr ir patīkami apspriest tevi šīs lietas un tā kā laipni lūgts. Paldies, Edgar, par šo iespēju parunāt. Un ceru, ka arī klausītāji un pat skatītāji novērtēs dabūs kaut ko noderīgu. No šīs sarunas uzreiz gan gribētu gan pateikties par šiem tādu ievadu un prezentāciju, bet varbūt nedaudz skatītājus tā kā pabrīnāt, ka es varbūt nesmu tik liels nekustamo īpašumu finansēšanas eksperts. Jā, un īpaši pēdējos gadus esmu saistīts vairāk ar tieši tikai ar biznesu kreditēšanu, tā skaita nekustamo īpašumu, bet arī cita biznesu, un netiek daudz ar, hipotekāriem kreditējumu iedzīvotājiem. Tā kā, bet, jā. Runā, ka paškritika esot viena no ģēnija īpašībām, jā, tas ir pilnīgi normāli, jā, Tas skaidrs, bet arī, starp citu, es burtiski šodien klausies podcastu, kur tā gan podkāstā īpašnieks, gan viņa viesis atnākusi pie secinājuma, kā glaimu pasauli pietrūkst. Jā, un es redzu, ka tu enties šo te kompensāciju. Jā, bet... Paldies. Kā tu par sevi pastāstītu cilvēkam, kas tevi nepazīst vispār? Kā tu raksturot, ka viņš prasītu, Klau, ko tu dari, kas tu tāds esi? Principā laikam, būsim godīgi, Edgar, nevienu īpaši neinteresē, ko es daļu tajā ciklā daļā, ja es kādam stādus priekšu šodien, vai ne? Kaut gan no tā var pasast ļoti daudz interesantu anekdošu, ko mēs droši vien šodien izdarīsim. Bet svarīgais, protams, ir šodiena, vienmēr nevis pagatnē. Tad šobrīd es strādāju un piedalos vadībā tāda uzņēmuma Kapitālijā. Mūsu galvenais produkts ir kolektīvas finansēšanas platforma. Tas ir tāds samērā jauns finanšu produkts vai, tā pakalpojumu sniegšanas veids, kur mēs dodam investoriem, kas pārsvarā Latvijas investori vai citi privāti investori, dodam iespēju investēt aizdevumos, ko mēs izsniedzam uzņēmumiem.
mēs darbojamies Baltijas valstis, lielākais tirgus Latvijā. Tā, tie ir gan nekustamā īpašuma saistīti, gan arī ražošanas, tirdzniecības, pakalpojumu uzņēmētāju pusē. Tātad tur es darbojos un principā es atbildu par visu, zinām, mērā, kas notiek tā kā iekšēnē, nevis, teiksim, tā par klientu meklēšanu un uzvedāšanu tā tālāk, bet, tā sānieciskā, jā, ka es tur atbildu gan par tiem pašiem juridiskiem jautājumiem, par licencēšanu, ko mēs šim darbas veidam ir vajadzīga licence kopš pagājušā gada, un mēs to saņemam gan par IT jautājumiem, par riska jautājumiem, biznesa procesiem. Tas skan varbūt ļoti apjomīgi, bet mēs arī esam neliels uzņēmums. Tāpēc, protams, katram jāatbild par daudzumu. Es domāju, ka no tāda Austrālijas aborigēna skatu punktu skatoties, tu esi interesants cilvēks, jo es nekad neesmu runājis ar viņiem naktī pie uguns, kur tur viņu, kā viņi tas saucās Austrālijā, tur dienvidos savanna vai, tas laikam ziemeļos, viņiem karstāk ir, tur, ko viņi outback sēž pie uguns, tad viņi saka, ka tas nav svarīgi, kāds cilvēkam ir krosenis vai kāda viņam ir soma, svarīgi ir, kas ir viņa stāsts, un es domāju, ka tavs stāsts, kā izskatās dinamiska, moderna banka, šī cikla posmā, ko mēs piedzīvojam, tajos 2000. Gados, tas ir ļoti interesants stāsts, es domāju, ka mēs arī kaut ko noteikti dzirdēsim, kā izskatās tādai jaunai, nenobriedušai ekonomikai ar nepārāk izglītotiem kredītņēmējiem, kā tas piedzīvojums izskatās. Jā, lai varbūt neturētu, teiksim, tā mūsu klausītājus, skatītājus vēl vairāk noslēpumā. Tas, protams, mēs varam parunāt arī par to vēsturi. Īsumā, kas interesanti, ka mēs te sēžam ar tevi telpas, kur kādreiz principā bija tās bankas birojs, kur es strādāju, un tā bija tolaik Aizkruklas banka, vēlāk zināma kā BLV banka. Protams, tie bija pavisam cita laiki, tātad es tur pievienojos 90. gadu vidu, bet, tas aktīvākais kreditēšanas posms, ka tu pats pieminēji, tas ir apmēram sākat ar 2000. Gadu. Tas bija tiešām ļoti interesants laiks, gan man profesionāli, gan mums visiem. Interesants gan pozitīva ziņa, gan, protams, teiksim, tā vēlāk atskatoties mums visiem kaut kādas mācības no tā, bijušas, bet tas bija interesanti, ka mēs bijām vietējā kapitāla banka, mēs bijām viena no pirmiem, kas arī sākuši sniegt hipotekārus kredītus, un bija diezgan ievērojama tirgus daļa. Bet, teiksim tā, tas apjoms, tad, kad mēs sākam burtiski, es pats kaut kāds pirmos droši vien hipotekāru kredītu līgumus bija parakstījis. Es pieļauju, ka varbūt kaut kāda 97. gadā, un kas, nezinu, kādas, cenas, likmes, apjomus, tas sasniedza, 2007. gadā, tad nevarēja paredzēt, Tā kā katrā ziņā es tev pateikt, ka mūsu birojā bieži vien tiek apspriests tas modelis, ko Aizkruklas banka bija izveidojis, ABLV tālāk, tieši biznesa kreditēšana. Un tā, ja es nemaldos, Antons Marčenko vadīja to komandu, tieši, kas tas komercobjekts tur pētīja un studēja. Tā jauda un tas potenciāls un tas, kas šajā brīdī aizvien tirgū pietrūkst. Un mani kolēģi, kas tieši nodarbojās ar to, kas palīdz klientiem atrast tos finansētājus, tur viņi ilgojās. Bet to es gribēju tev pajautāt. Tev noteikti ir bijis laiks domāt par to posmu savā dzīvē, un ja es tev tagad lūgtu kādos trīs teikumos vai divās rindkopās pateikt, kas bija tas apstākļu kopums, kas mūs padarīja par apsmieklu visās biznesa skolās, ka mēs tur nogrāvām to savu nekustamā īpašumu tirgu par 70%, norāvām cenas lejā,
par tādu ciparu, ko cilvēki pat attīstītā pasaulē viņi nespēja iedomāties. Ja viņiem 25% cenu kritums ir katastrofa totālā, ja mēs piedzīvojām kaut ko pilnīgi nesalīdzināmu. Kā tu noraksturotu, kāpēc mēs uz tādu grābekļu uzkāpām? Nav tik vienkārši atbildēt, bet, principā skaidrs, ka tas naudas daudzums, kas gāja iekšā, ir ļoti liels. Kad es izsniedzu tos, kā es teicu, tos pirmas kredītus, tur ar 12% gada likme, un ieķelāja dzīvokļus, pļāvniekus, kas maksāja $7,000. Es tā domāju, tas bija dolari vēl tolaik, vai ne? Pret ko mēs devam, 4,000 kredītu, tas bija viens tas. Protams, tā kā naudas plūsma visām bankām cenšoties sasniegt to tirgus daļu, tas noteikti viens no faktoriem, bet neizmirsīsim kopējo, to vidi arī fiskālā ziņā. To visu gāzi grīda, tas jau nebija kaut banķieris teicis, vai ne? Nebija saistīts ar tieši hipotekāriem kredītiem. Bija algas tika indeksētas par inflāciju, tā ka naudas plūda vairāk un vairāk budžetu, un to tērē vairāk un vairāk. Un tad, šis nekustama īpašuma segments kļuvis tāds, kas ievelk arī gan visus, arī, mērā cilvēku resursus, vai ne? Visu intelektuālo potenciālu. Visu, ne visu, bet, var neproporcionāli. Priekš kam taisīt kaut kādu sarežģītu biznesu, tur ar vairāku gadu, tu atmaksas termiņu, tu, kaut vai, piemēram, viss spilgtākais piemērs būtu tie cilvēki, kas jaunbūvējamas projektus maksā iekšā drošības to naudu, tā kā rezervēt dzīvokļus, un pēc tam pārdot rezervāciju tālāk. Un tam visam pāri vēl tas, ka nav jāmaksā nodokļi. Šī sfēra bija atbrīvota no nodokļiem, kas man liekas kaut kāds absolūts fenomens. Tas, es teikšu, tā kā gan kopēja ekonomikas nelīdzsvarotība dēļ, naudas, mēs tā kā tērējam par daudz, Tas, kas mums nav bijis, līdz ar to aizņemoties, un tas, tā kā otra puse principi joprojām turpinās. Tas kredīt portfelītis it kā drusni pieaug, es domāju vispār ekonomika pēdējos gadus, bet pret ekonomiku nepieaug. Pa lielam joprojām notiek zināmā mērā tā saucami deleveraging no tiem laikiem. Var pateikt, tas nedaudz pārspēlējums, protams, te bija citi, kādi notikumi, kolēģi, kas tik ne. Tas, es teikšu, tas vairāk nekā kādā viena individuāla, banķiera vai individuāla dzīvokļa pircēja vai kaut kā lēmums. Tas ir vairāk tāds, naudas daudzums un, tas, ka nebija tā, ka tās atkarība no būvniecības un nekustama īpašuma kļūst tik liela. Vai es pareizi tevi saprotu, ka mēs tā pārāk aizrāvāmies ar to vienu nozari, tā kā viņa bija pieejama, vienkārša, saprotama, mēs tā kā gājām vieglāko pretestības ceļu, mēs nevis tur būvējām startups, domājām par kaut ko sarežģītu, bet mēs nodarbojamies ar nekustamā īpašuma operācijām. Es domāju, tas ir liels faktors. Otrs, kā es teicu, otrs noteikti ir vairāk, Es pats, tā kā valsts tērē savu naudu un tā tālāk, tā kā arī, tik treknēs gadus gan laikam vajadzēja arī uzkarēt. Bet... Es nesen biju uzaicināts uz vienu Latvijas bankas pasākumu, kur izskatījās tā, ka Latvijas banka rāja komercbankas, ka viņas negrib kreditēt, vai ne, un ka kreditēšanas apjomi, kā tu minēji, aug ļoti gausi. Tas neataino vispār to, ko tautsaimniecībai vajag, un ka komercbankas saņēma tādu nopēlumu. Vai tu domā, ka šī politiķu un baņķieru starpā, vai
ir izrunāts šis kūlens, kas ar mums notika tur šajā iepriekšējā posmā no 2000 līdz 2014. gadam. Viņš ir tā kā, teiksim, tas ir tā kā pabeigts, tas dialogs, vai ir palicis kaut kas neizrunāts. Man personīgi šķiet, ka ir vajadzīgi tā kā pēc Fukushimas tās atomelektrostacijas tur uzsprāgšanas, ir nepieciešams, ka tie politiķi tā kā raud un klanās un atvainojās, ka tieši Latvija ir tā valsts, kur ir sanākušas vislielākās ziepes ar nekustamā īpašuma tirgu. Tā kā, jo man, es neesmu baņķieris un neesmu politiķis, bet man šķiet, ka ja es būtu tavā vietā, ja es būtu baņķieris, tad es citu cilvēku naudu aizdodot tagad kaut kādām nekustamā īpašuma operācijām, es vienmēr atcerētos 2009.10. gadu un vienmēr padomātu, kas ir tas zemākais līmenis, kur var nošļukt cenas. Un es būtu nenormāli piesardzīgs aizdošanā. Un varbūt, ka man palīdzētu tas, ka tagad, ministru kabinets viss svinīgi zvēr, nekad nepieļaut lielāku cenu kritumu par, 25%. Ja? Lai šiem cilvēkiem, kas operē ar svešu naudu, lai viņiem būtu tā drošība, tur viņu aizdot. Ja tu saprati to man domu. Jā, es sapratu, bet es zinu, kā, pirmkārt, nedaudz atbildot tieši par to garantiju. Principā to garantēt var tikai, ja valsts tad krīzes gadījums sāktu uzpirkt dzīvokļus, lai uzturētu cenu, vai ne? Kas ir diezgan tāds nereāls. Tu dzirdēji, kas Austrālijā notiek šajā sakarā? Tur cenas aizskrējušas kosmosā, tur, es domāju, pret ienākumiem cilvēku, jā, un tā situācija kļūst, tāda nenormāli draudīga, un Austrālijas parlaments, man jāsaka, esot, es neesmu pats pārbaudījis, es vienkārši atstāstu, ko dzirdēju. Austrālijas parlaments esot pieņēmis likumu, ka gadījumā, ja pašu kapitāls cilvēkam kļūst negatīvs, viņš ir tas saistības lielāk par tirgus vērtību, tad cilvēks var aicināt valsti palīgā, un valsts pārņem savā īpašumā pusi no īpašumtiesībām. Un pārņem līdz ar to arī norēķinus vai, ja kādam aizdevējiem pietiek ar garantiju vienkārši, vai kādam varbūt vai kaut kādu naudu, un tā tad, un viņš ir līdzīpašnieks šim cilvēkam tik ilgi, kamēr tirgus atkal nesasniedz to līmeni, ka viņš ir plusos, un viņš var izpirkt ārā valsti. Tā kā tu to tā pasniedz tā kā vīpsni, bet redz, ka ir valstis, kur tā notiek. Iedomājies, ja kaut kas tāds mums būtu bijis 2007. gadā, vai 8. Tas varbūt nozīmētu, ka mums būtu par trešdaļu iedzīvotāju vairāk, nebūtu cilvēki pametuši mūsu kaut kādus. Jā, interesanti sanāk, ka mums ar tevi pirmkārt, otrais pieminēt Austrāliju, mūsu sarunē. Otkārt, Oslīd uz Austrāliju. Jā, otrkārt, ka mēs tik ātri atradam tēmu, kur mums ir dažādi viedokļi. Vai nevis mēs viens otram piekritam. Jo es pret tādam valsts intervencijām esmu diezgan skeptisks. Tā pašā 8. 9. gada noteikti būtu jau par vēlu, kad valstī iejaukties. Kaut vai valstī taču nebija naudas. Labi, varbūt mēs domājam, valsts varētu, neglābt Pareks banku vai, uzlikt vairāk uz zaudējumu kreditoriem bankas. Tāda pēc vajadzētu mazāk aizņemties no starptautiskā valūtas fonda, bet tāpat vajadzētu, jo naudas jau nebija pensijām un algam. Kur tak vēl tur atbalstīt nekustamā īpašuma tirgu? Bet gribu atgriezties pie tā, kas tad būtu vajadzīgs, lai bankas mazāk baidītos. Pirmkārt, kā es teicu, es vairs neesmu banķieris, bet, kaut kāds tad nekustamā īpašuma finansēšanā kaut kāds man sakars joprojām ir. Ir tā, ka, manuprāt, labs saldzēms ir tā, ka daudzas no bankām, kas ir Latvijā, tās pašas bankas, nav pilnīgi. Kas Lietuva un Igaunija, kur tas kritikas daudz mazāk, vai ne? Un pilnībā nesakrit, tur Igaunija savas bankas, dažas Latvijas bankas, viņiem maza tirgus daļa tur Lietuva un tā tālāk. Tā kā es nedomāju, ka
tas skaidrums, ka bankas kaut ko nesaprot, vai viņiem kāds ļauns nodoms pret Latviju, tas, manuprāt, nav ļoti laba teorija. Ja? Ka bankas nesaprot savu tā kā laimi, ka te varat vairāk kredīt. Droši vien tomēr joprojām pastāv objektīvi kaut kādi iemesli, vai vismaz viņu izpratnē, ja? Kāpēc tas droši vien tomēr joprojām ir riskantāks, teiksim tā riskantāka padarīšanas nekā citur. Tas nozīmē līdz ar to, ka viņi grib lielāku cenu vai arī stingrākus nosacījumus, kas ir viens tas pats no tirgus viedokļa. Vai tu pārdod dārgāk, vai tu pārdod, teiksim tā. Vai es tev drīkstu papratināt, kas tavuprāt, kā tu domā, kas ir viņu acīs tie riski, salīdzinot ar, piemēram, Lietuvu un Igauniju, kas viņiem liek uz mūsu tiem aizdevumu projektiem skatīties ar lielāku piesardzību? Es varbūt zinu, ka tas ir diezgan grūti vispārināt, jo tas ne tikai nekustamais īpašums, bet viens ir tā saucama kreditora aizsardzība, jo principā 89. gads un pēc tam bija ļoti interesants laiks no šāda viedokļa, vai ne? Proti, ko, teiksim, tā uzņēmēji izmantojot, teiksim, tā maksātnespējas rīkus un, teiksim, tā varēja panākt. Tas ne tikai, teiksim, īpašumā, jā. Tas vairāk par uzņēmumu, bet arī atceros, cik daudz es atceros un zinu arī pat par hipotekāra kredītu, to visu pārņemšanu, kur bija... Cikot ir jautājumi tieslietu sektoram šajā jomā? Tieslietu, un visu tā procesu, tu varbūt atceries, ka te pašas izsoles, kas notika tur, reāli tur, pēc krīzes, ar dzīvokļu, reāli bija klubiņi, kas gājuši sarunājas apstrapēt cenas, kurš tur solis, kurš nē. Es atceros, ka mums ienāca birojā viens klients, kas pateica, ka viņš pirmo instanci ir novilcis 10 gadus. Viņš, tā kā atzīmēja to kā savu panākumu. Jā. Pirmo instanci 10 gadus. Jā, tas laiks, mēs varam par to pārunāt vairāk, teiksim tā. Bet arī cits lietas, piemēram, nekustamību attīstība. Tu labāk to zini noteikti tikai es par visu šo tekstu, ka tu esi iekšā, runā ar reāliem cilvēkiem, kuri, teiksim, tā var kaut ko būvēt. Un tā tas saskaņošanas process. Mums ir sava nacionālā specifika, ja? Mums attīstību, mums pieskata lēņi, ja? Mums ir arhitektu lēnis, ja? Un tad mums ir būvvaldu lēnis, mums ir valsts zemes dienestu lēnis, mums ir vēl ļoti daudz lēņu, un visiem viņiem ir intereses, un mēs jau nevaram tā, kā tu iedomājies, tā plūstoši un bez kavējumiem, un vienkārši tur ir jārēķinās laikam ar viņiem tomēr. Bet no potenciāla investora viedokļa tas ir papildus risks. Gan no paša investora, kas to sāktu, gan no bankas, kas viņu finansētu. Piemēram, es atkal, es varbūt tā jau neesmu būvniecības eksperts, bet man liekas tāda lieta, kā koku ciršanas sabiedriskā apspriešana, tā kā uz mirkli apstāties un padomāt par to, tas taču absurds. Ja apspriež atsevišķu koku ciršanu, kas tie būs par cilvēkiem, kas atnāks, patiks, tā laba ideja, man trauca šie koki. Tas pilnībā fikcija. Cita lieta, apspriež projektu, šeit mēs gribam uzcelt daudz dzīvokļu māju, un tā skaita nocirst tur 6 koku. Tu apspried citu tēmu. Tev atkal var iebis, tas man nebūs tur gaismas un tā tālāk, tas instalācijas vai vēl kaut kas cits. Kas ies un patiks, Tātad es saskaitīju tieslietu sektoram jautājumi, ir tie administratīvie šķēršļi, ja tā mēs varam sagrupēt viņus visus kopā, Un arī konkurences, protams, to, ko tu, arī, teiksim, tā, ar ko tu sāki, protams, konkurence nav pietiekama, mums ir pārāk koncentrēts tirgus, tad nav arī tādas bankam tieksmes, vai tā kā vilkmes samazināt tās likmes, un tā tālāk, tas arī skaidrs, tas tā kā neizbēgami, ka, konkurences maz, tas tā saucamais tā kā līdzsvars, tirgus starp piedāvājumu un pieprasījumu būs tad, kad tu darījumu skaits maz. Ļauj man šo saprast. Mums taču ir, es pat teiktu, mums varbūt ir par daudz banku.
skaita ziņā, uz tik mazu tirgu, uz tik mazu ekonomiku. Mums taču ir vismaz 5 jaudīgas bankas, vajadzētu taču būt tā kā tai konkurencei, vajadzētu būt, bet nav, tā saprotu. Jā, bet tā zaļas zini, kā manuprāt, arī tas, arī labs, manuprāt, piemērs, ko mēs varam tu pieminēt, arī tas pats Indexo, kas tikko paziņoja, ka tūlīt atvasies kā banka, un atceraties arī stāstu, kā viņi palīduši pensiju fondu, kur es arī nedaudz piedalījos, starp citu, es arī tur biju padomē, un, kā, teiksim, tā tieši tās uzraudzības padomē, nevis valde, ka, ja tev ir liels esušais portfelis, vai tas būtu klienti, kas maksā naudu pensijas, vai kuriem ir hipotekārie kredīti, un tu sāc aktīvi samazināt likmes vai savas komisijas, tu iegusti kaut kādu daļiņu, teiksim, tā palni tirgus, bet tev riski pazaudēt savus ienākumus šo lielu portfeli. Tāpēc konkurence no jaunu dalībnieku, kuriem nav tādas senkuras, kuriem nav jāizsargā sava tirgus daļa, tas ir ļoti liels, teiksim, faktors. Tas pats Indexo pensiju teiksim, tā biznesa gan sasniedza lielus, teiksim, tā panākumus, principā pēc apjoma un klientu skaita, gan arī pirms tam neviens pat nerunāja par tām komisijām pensijām. Bet tieši, kad tā sāk strādāt, tad arī pat likumdošanas ievirsa griestus zemākus nekā bija. Jā. Un viss sacēs, teiksim, tā kā ieguvums, tā kā pat, ja Indexu nav ieguvis tur 100% tirgus, kas nav iespējams. Bet fakt, ka ir tas challenger, tas saucamais, tirgu, tas ir, teiksim, tā bankam gan vajag aizsargāties, teiksim. Es ciparus no galvas nezinu, bet cik es saprotu, tad viņu sniegums tajā vismaz pensiju pārvaldīšanas laukā ir atzinības vērts. Viņi ir labi rezultāti. Jā, viņi ir ļoti liela tirgus daļa tagad, tad ievērojami, kas ņemot vērā, ka viņiem nebija tā kā sākotnējs klientu bāzi, ko sakt, tas vispār, ļoti... Kur nost, gribēju tev vaicāt, kad nobeidzās mūsu hipotekārais tirgus pēc 8. 9. gada, un ilgi nenotika šī atjaunošanās, tur bija tāds ja mēs piefiksējām, bija kaut kādi 5 vai 6 gadi, kad faktiski likvīdākajiem īpašumiem cena stāvēja plakāni uz vietas. Un bankas bija ļoti apdomīgas kreditēšanā. Man šķita, ka parādīsies šis labo manu, vai es pareizi termins lietoju, tur fintech, dažādas novatoriskas idejas, kā šo banku kuslumu kompensēt, dažādas iespējas, un es ceru, ka tu padalīsies ar mums arī savā pieredzē šajā jaunajā darbā. Kā tu to uztver, kā tu to redzi, kāpēc tā tirgus daļa, ko šie jaunie finansēšanas modeļi tur ir noņēmuši bankām, kāpēc viņi tik salīdzinoši tomēr neliela? Kas tam par iemeslu? Pirmkārt, es domāju, mums ar tevi jāatceras vēl tāds segments, kas tieši uzplaka pēc krīzes. Nezinu, citi saka pateicoties banku lēnīgumam, vai varu tāpēc, ka bankas neiedomājas, ka var ņemt 1000% gadā. Bija visi tā saucamie atliek kredīti. Kas nemīl tukšu vakumu. Es domāju, tas kaut kāda, tā nauda vai, tā vajadzība bija, tā kā apmierināta, varbūt ne viss efektīvākā veida no, klientu viedokļa. Bet tas ir cits, protams, stāsts nedaudz, Runājot par platformu, vispār nebanku kreditēšanu kopumā tagad man arī sanāca šobrīd, pēdējos kaut kāds gada, arī mēs sadarbojamies un arī iestājāmies kā uzņēmums Fintech Latvijā asociācijā, kas ļoti arī vērtīgi, kā ir iespēja apmainīties ar pieredzi un arī lobēt, vai izskaidrot valsts iestādēm, mūsu vajadzības un kas var tu palīdzēt. Bet līdz ar to, tas var
to tādu ieskatu, arī mērogos, jā, ka kā tas strādā varbūt. Piemēram, mūsu piemērā, ka mēs, kā es teicu, Kapitāla ir kolektīvās finansēšanas platforma, tad mēs saņemam licenci. Tad Latvijā vēl ir viena tāda lande, kas saņem uz tādu licenci, bet ir līdzīgs regulējums, jo tas ir Eiropas regulējums. Lietuvas, Igaunijas, no kuriem atkal ir Steitguru, arī Latvija ir aktīvs. Jā. Jā. Tas darbojas tā, palielinot, ka investori iegulda naudu tajos projektos, saņem, protams, lielāku atdevi nekā bankas depozītos, ja, un mēs to naudu nododam, bet, protams, ar visu izvērtēšanu, uzraudzību un tā tālāk uzņēmumiem. Iedod lūdzu to šķēri, kaut kā mēram saprast, piemēram, pērkot valsts obligācijas, cik ir starp obligācijām un šo, ko jūs solat klientiem, cik tas ir, cik jābūt starpā? Es domāju, ka svarīgs moments, kas es īpaši kā nosacīt arī riska cilvēks, gribu pateikt par solam, šis nav garantēts. Jā. Bet tas, es nelai tev parmesti. Bet, vai ne, tas ir tas ir svarīgs faktas. Ne? Bet, tādā kaut kādām vienkārši runājot individuālam ieguldītājam ir iespēja nopirkt krāju obligācijas, saņemt tagad, kā 3,5% apmēram, jā. Vai arī ieguldīt mūsu platformā, kā es teicu, mēs ne tikai ar Nextu, pat vairāk pat ar biznesiem strādājam, un saņemt no 7 līdz kaut kādiem 11 vai pat 12%. Jā. Es tā saprotu, ir kaut kādi, plus mīnus 5%. Jā, tā starpība. Ideja, jā, droši vien pat es teiktu 6, tā 7% tas visdrošākiem, jā, tā kā reāli. Parasti tā līkme drīzāk, ko investors var sagaidīt, kā 9, 10, 11. Un tā kā, ir tas starp liela. Tas arī, kā es teicu, tas nav tā kā solīts, jo tas viss pasaka. Saprotu. Es gribu nonākt pie tā, ka, protams, nevar sagaidīt, ka tādu schēmu var finansēt hipotekārus kredītus, vai ne? Jo investori nebūs ar mieru saņemt tas pašs 4%. Jā. Hipotekāriem kredītiem, protams, vajag vai no banku, vai kāds specializēts, teiksim tā, institūcijas lielas, kas spēj piesaistīt naudu lēti. Tas tā kā dzer to. Un tad, protams, ir nebanku struktūras, kas ir kaut kāds tirgus daļa, kā vēs kredīti, piemēram, vai citi, kas arī kreditē. Tas pašu reģionus, kur bankas dot. Jā, bet tas pret kopēju hipotekāro kredītu ļoti maziņu portfolīts. Jā. Tā ir. Jā. Līdz ar to lielāks iespējas ir finansēt uzņēmumus. Jā, gan attīstīt, gan pārējām. Bet pagaidām tas viss ir jauna, tā pieeja un jauna struktūra. Miekstam mērogam, Latvijas banku kredītportfēlis uzņēmumi apmēram kaut kāda, es neceros, kaut kāds 6 miljārdi numēri, kuriem diezgan daudz nekustamais īpašums starp citu, kā 2 miljārdi. Lielāka pozīcija. Ar atravienu. Tas viss kaut kādas ne tikai, protams, attīstība, bet tevis kaut kāda, tur tirdzniecības centri tur. Protams. Tad, protams, pagaidām visu tādu Latvijas, aktīvu, tā nebanku portfelis varētu būt kaut kādā 200 miljoni, tā mērogs. Jā, kā krietni maz. Bet atkal tāpat, kas tās ar tu pašu indeksu, kam mums nav tā kā obligāti jākļūst par tikpat lielam kā bankām. Jā. Nodrošināt kaut kādu alternatīvu. Jā, un tas būtu viens no, protams, nav galvenais vai vienīgais risinājums, kas var stimulēt to konkurenci. Jā, un piespiest arī tā bankas rēdi. Tā kā, tas ir viens veids, bet, protams, arī konkurence ir vajadzīga citos veidos, tāpat, ko es pieminēju. Indeksu banka, interesants notikums, manuprāt, tiešām no nulles izveidota. Redzēs, ka viņi, no nulles tad kā banka, protams, ar bāzi. Tad pamēģinām rezumēt. Šie 11 gadi pēc kūleņa, ne banku, ja tā var izteikties, šie kreditētāji, viņi ir nograuzuši bankām, cik mēs apmēram tur tā pateiktu, no hipotekārā, nevis no hipotekārā, bet no nekustamo īpašumu operācijām saistīto. 5 līdz 10%, jā.
Kā tu to vērtē? Kā tu skaties to ciparu? Tas, protams, nav daudz, tas ir skaidrs. Bet redz, ka atkal tas saistīts arī ne tikai ar to finansēšanas veidu, kā tādu. Tā paša Igaunija, Lietuva, tās platformas ir daudz lielākas. Jā. Un ne jau tāpēc, ka viņu investori ir kaut kādi īpašāki. Tas vairāk saistīts, ka pie mums daudz mazāk tādu vidēju lielu, mazo, kad individuāli attīstītāju, vai ne? Jā. Jā, Lietuva, Igaunija nav tikai Bonava un Hits. Tā es vienkāršoju, jā, protams, mums arī nav tikai. Jā. Bet, jo tās platformas, protams, vairāk strādā ar tādiem attīstītājiem. Ja drīkst tev vajadzētu, kas ir, teiksim, tas ideālais klients, platformai, piemēram? Teiksim tā, ka tu sasist plauks un parādīt šitā, tu tev pateiktu, ka šitāds nāk runāties. Noraksturo lūdzu, kas būtu tādam platformas veidu finansētājām, piemēram, ideāls klients. Es saprotu, ka viņš kaut kādu iemeslu dēļ neiet gluži uz Svetbanku. Ja? Viņš saprot, ka viņam Svetbanka iedos vai neko, vai ļoti maz. Ja? Okay, jā, es domāju, ka varbūt mēs arī nedaudz varam pagriezties, tā kā mēs ļoti daudz runājam par Nextumu, kāds ir skaidrs, jo mēs esam Latvijas biroja un runājam ar tevi. Un kā es teicu... Ja varam nesašaurīt. Jā, es vienkārši teikšu, līdz ar to pagriezīšu vairāk par biznesa kreditiem. Prāt, svarīgi gan potenciāliem investoriem, gan publikai, gan valstī saprast, ka nav tā, ka tie klienti, kuriem bankas nedod vispār. Jā. Ļoti bieži mūsu klientiem ir bankas kredīts. Jā. Bet vienkārši nav pietiekams, jo stingras prasības, vai arī nav gatavi, palielināt, virs kādas summas, vai ātri izskatīt, tā tālāk. Jā. Vai varbūt viņiem bija kredīts, vai viņi piesakās, un tas aizņem ilgu laiku. Jā, jo tas nav tā, ka eksistē divas dažādas uzņēmuma pasaules, viena, kuri bankas atsaka, un nāk pie mums, un otrs, kas bankas dod, un mēs neko. Jā. Līdz ar to mūsu klients tipveida, tā ir uzņēmums, kas jau darbojas ilgstoši, tas nav kaut kāds tika nodibināts uzņēmums, tas nav nekad ne startups, ne tika atverts kaut kā, tur restorāns, lai, neko negribu teikt slikti par ēdināšanas biznesu, jā, bet kāds ražošanas tirdzniecības uzņēmums ar vairāku gadu pieredzi, ar apgrozījumu daži miljoni eiro, jā, kuram droši vien ir vai līdzšinē pieredze, vai iespējams altumkredīts, tā skaita, vai no tiem ir, jā, un kas aizņemums pie mums 200 līdz 500 tūkstoši. Jā. Jā. Tāds tā mērogs, tas tā kā apmēram. Vai tu vari man apmēram uzzīmēt ainu, kā tu iztēlojies šo finansēšanas tirgu Latvijā pēc 10 gadiem? Nav ģeopolitisku kataklizmu, viss tā, it kā 3 soļus priekš, 2 apakaļ režīmā mums te attīstās, jā. Kas, tavuprāt, ir tā nākotne 10 gados? Kā ja pieņemsim, mēs esam tāds, cilvēks, kas ir uzņēmējs un visu laiku tāds mēreni neapmierināts ar esošo banku piedāvājumu, jā. Kā tu man uzzīmētu to nākotnes ainavu 10 gadu griezumā? Vai tiem modernajiem finansēšanas uzņēmumiem būs lielāka ietekme tirgū? Viņi būs kaut kas vairāk tajā kopējā bildē? Es domāju, ka noteikti vajadzētu būt tā, ka uzņēmumiem ir pieejami vairāki avoti. Ne tikai, nebanku kreditētāji, bet kas pēdējos pāris gados kļuvis aktuāls, bet joprojām tie apjomi maziņi ir tas pašas obligācijas, jā. Kur investori labprāt investē, jā, ka patīk, tās fiksētais ienesīgums,
un kur vairāk un vairāk uzņēmumu atnāk. Tas arī zināmā mērā runa par tam auditoriem. Tas nav, ka obligācijas nāk izlaiž tie uzņēmumi, kuriem bankas nedod kredītu, vai ne? Tas ir papildus bankas kredītiem, jo tas dot lielāku elastību iespējams, atkal bez nodrošinājuma bieži vien, vai kaut kāda vienkārši nodrošina tā tālāk. Tad es paredzu, ka obligācijas tirgus noteikti attīstīsies, tā kā ļoti, jā. Es domāju, ka mūsu segments, tās pašas platformas, tas ir arī perspektīvs. Labi. Pat licencēšanas process, ko es pieminēju vairākas reizes, arī svarīgs tāda ziņa, ka tie investoriem arī iespējams ar laiku institucionāliem investoriem, mēs runājam arī ar tādiem, kas varbūt ar mums ieguldīt, tas kļūst sapratāmāks, regulēts, tāds regulējums, uzrauga Latvijas banka, tas arī, protams, dod tā kā lielāku tos muskuļus, vai ne? Gan arī kādi citi, teiksim, tās pašas, kā arī Lietuva, pat vairākas kaut kādas struktūras, kā tā saucamas neobankas vai kāds specializēts. Tur, es domāju, ģeopolitiskais risks arī, tas, ko tu pieminēji, svarīgi, lai samazinātu, lai kaut kādi tiešu kreditēšanas kāda fondi vai kādi citi interesētas par mums arī, par Baltiju kopumā. Tā kā, es domāju tā, un potenciāls vispār naudas izteiksme, es domāju, tik tiešām liels, tas ir objektīvi, ka uzņēmumiem kredītu ir maz. Saki, ja notiek tāds brīnums un kāda, piemēram, 16, 18 gadīgi jauni tādi, cilvēki skatās šo podcastu tādi, kas grib finanšu nozarē taisīt karjeru, izdomāt kādus jaunus finansēšanas veidus. Ir kaut kas tāds pie horizonta, ko tu redzi, kur tev ir sajūta, ka šis būs kaut kas liels nākotnē, ka tas kardināli izmainīs šo proporciju, kad aizvien 90-95% tirgus ir lielajām klasiskajām bankām. Vai tu redzi kaut ko tādu, kur jauniešiem būtu jāiespringst un būtu jāskatās tajā virzienā, kas pamainīs šo proporciju tuvākajos gados? Tu zini, varbūt es arī esmu pārāk vecs, un vēl viens man patika viena teiciens, manuprāt, Roberts Konkovests, britu vēsturnieks, teica apmēram, katrs ir konservatīvs par to, ko viņš zina vislabāk. Labs. Ar to kreditēšanu ir tā, ka tur var pazaudēt naudu. Līdz ar to kaut kāds ļoti revolucionāru kaut ko var izdarīt tikai tād, ja tiešām kaut kā tas jauns risinājums spēs nodrošināt lielāku drošību vēl, teiksim, kā investoriem. Tā kā tu vari ieguldīt, kā mēs runājam šodien. Un tas tāds diezgan tāds, es nedomāju citiem vārdiem, vai es nevaru iedomāties, ka būs tāds kreditēšanas kaut kāds tāds produkts, tīri tehnoloģiskā viedokļa. Protams, var atnākt cilvēki, kas domā, how hard can it be? Bet tas parasti ilgi neturpinās. Kas ir tā Pandoras tā lāde? Ir faktiski jāatrod cits veids, kā īstermiņa naudu pārvērst ilgtermiņa naudā. Vai ne? Ir jāatrisina šis pareizi, tas, ko bankas var izdarīt. Bet tas, manuprāt, arī bankas arī paliek. Tāpēc arī viss tas uzbūvē ar viņu uzraudzību, ar kapitālu, ar visiem sarežģītiem noteikumiem un viņa birokrātu un to valsts uzraudzību par viņiem. Ja investors vai iedzīvotājs grib, lai tā ir nauda, kas viņa konta ierakstīts, ka tā ir nauda, kura brīdī var izņemt, tā notiek tā saucamā tas termiņa transformācija. Tu tur naudu var izņemt kura brīdī, bet banka kaut kāda veida tavam uzņēmumam aizdot uz 10 gadiem. Vairāk es domāju, ka to es neiedomājos, ka to var pamainīt tā, vismaz, Šo neaiztieciet. Pēc nedēļas varu, mēs vēlreiz, es neuzprasos tā tik bieži runāt, bet noteikti atkal tā tev vai citām ieguldījumiem nevajag visu to naudu kā naudu, vai ne? Kaut kam tu reāli vari, kā ilgtermiņa ieguldījums būt. Cilvēki pērk akcijas, pie mums arī maz obligāts un tā tālāk. Un es domāju, kaut kāda virzība uz citiem tā kā finansēšanas veidiem un citiem ieguldīšanas veidiem notiks, bet kā mēs pieminējām, vairākas reizes pieminēju,
ja ir tie challengeri, tiem nav obligāti jādod 50% no tirgus. Jo atkal padomāju, kas ir tirgus? To, ko mēs runājam, tie 2 miljārdi nekustamā īpašuma. Tas ir atlikums. Katru mēnesi netiek izsniegta 2 miljārdi. Vai ne? Ja? Un arī mūsu portfelis, teiksim tā, mums jau tā, ka mūsu īstermiņa kredīti, mūsu portfelis varbūt nav tik liels, ja, bet mēs katru mēnesi izsniedzam diezgan daudz. Vienkārši mums atnes uzreiz, tā kā katru mēnesi atmaksā. Ja. Līdz ar to, ja ir challengeri, kuriem ir kā tirgus daļa, it kā no kopēja atlikuma nav tik liela, bet viņu daļa jaunais darījums varbūt tāda, un es ceru, ka būs, ka pārējiem jāsasparojas. Bet paturpinot to domu par īstermiņa naudas pārvēršanu ilgtermiņa naudā, vai tas, ka šis ir tik grūti atrisināms, vai nenotiks kaut kāda novēršanās, es atkal velku uz to nekustamo īpašumu, vai nenotiks novēršanās no tās 30-gadīgo kredītu ņemšanas, piemēram, vai nebūs tā, ka cilvēki tomēr vairāk skatīsies, tad negribu pīties uz tiem ilgajiem gadiem, tad tomēr, skatīšos kaut ko, risināšu savādāk, īrēšu tur un pelnīšu naudu savādāk ar saviem uzkrājumiem. Vai tu neredzi, ka šī pastāv zināms tur drauds kaut kāds? Nevajag skaties, tas jau te vajag varbūt abstrahēties no individuāla pat cilvēka. Nekustamais īpašums ir ilgtermiņa aktīvs. Ja cilvēki nepirks, bet īres, kādam būtu jābūt īpašniekam vai ne? Kādam ir jāpērk un jābūvē. Jūs kreditēsiet to attīstītāju, jūs viņu kreditēsiet kā attīstītāju, kas veido īres namus? Tāda ziņa, tas, protams, ir iespējams, bet pēc tam, kad viņš to uzbūvējas, tas ir jāpārvērš par ilgtermiņa kredītu vai viņam pašām, vai kādam, kas to, teiksim, tā nopirks no viņu tā tālāk. Tu neredzi, ka mainīsies tā proporcija 90 un 10 vai 95 un 5? Nē, es nedomāju, ka 5 bankām. Nē, es nedomāju, ka jāpaliks tikai 5 būs, es domāju, būs arī vairāk, bet nav tā kā 50 uz 50. Jā. Ir kaut kāda vajag ceļotiskas idejas, ka bija, tur rietumas aprislis tā saucamas narrow banking, kā šaura banka, kur bankam aizliegts vispār kaut ko daļu ar to naudu, tikai ieguldi tur valsts obligācijas un tur ir kontos. Tā kā, ja tu gribi naudu, rekur šeit, ja tu gribi kaut ko pelnīt, tā rekur tev jāiet vis kaut kādam citiem institūcijām. Bet tas, laikam tā transformācija, ja mēs runājam tādā ekonomikas kategorijas, ir tas, kas ir vajadzīgs. Saki lūdzu, vai šiem gadiem, kopš tevis pieminētā 97. gada līdz šodienai, ja skatās to laiku posmu, kā būtu mainījusies tava saruna ar pieņemsim, radinieku, tev jaunu ģimeni? Klausies, pakonsultē mūs, tev baigā pieredze, viņš, viņa, 2 bērni, suns, kaķis, nauda kaut kāda ir, algas arī kaut kādas ir, ko mums darīt? Pirkt, īrēt, kā mums tur, mēs nezinām, vai mēs būsim te Briselē vai Rīgā vai Kalifornijā, bet vispār mums piedāvā Singapūrā tur kaut ko, tā dzīve ir kaut kā pamainījusies, tur, tad kā tas, ko tu teici cilvēkiem 97. gadā, kas prasīja tavu padomu, kā tas ir pret šodienu, ko tu viņiem tagad saki, tiem jauniešiem, kas pa šiem gadiem ir nomainījies tavā sakāmajā? Nomainījies ļoti daudz, kad tu iedomājies un kad tu pats zini, un tā pār 90. gados, principā jaunas būvniecības nebija kā tāds, praktiski var kādu ekskluzīvus objektus būvēt. Līdz ar to visi tie mazie kredīti tur pa dažiem tūkstošiem, ko mēs pieminējam, tas jau bija tās pašas stīpveida dzīvokļus, kuriem tā kvalitāte ir tāda, kāda ir, teiksim tā, cilvēki jau grib dzīvot labāk, vai ne? Tās ir normāli. Tā kā vispār Latvijā cilvēkam pat svarīga tā, vai ne? Gan īpašumu saite, gan arī daudz naudas proporcionāli no budžeta aiziet uz to nekustamo īpašumu. Es nesaku kā kritiku un tā, bet tas ir tāda prioritāte, mēs tādi esam, tas ir dažādas valstis, dažādi, un bieži tas kaut kādu vēsturisku, teiksim, tā apstākļu dēļ, Vācijā, piemēram, daudz īrē,
Bet atkal, tas vienkārši viņam tā izveidojas un tu pamēģini grūti, bet tā vai piemēram, protams, ģimene ir mobila, jauna un tā tālāk. Protams, ka īret ir labāk, bet, kā tu arī zini, labāk nekā es. Jā. Tādas organizētas īres piedāvājums nav liels. Jā. Tu jau visticamāk negribi tur dilot ar, bet ar individuālu izvērētāju, kaut kāds problēmas, ja ir, viņš tur neatbild, tā tālāk, vai viņam pēc tam savaidzēs, vai viņš pārdevē to dzīvokli. Piekrīt, ja mums būtu vairāk tādu īres namu kā biznesu, tas jūs nofinansēsiet tos uzņēmējus, kas būvē īres namus, un būs viņi, tūlīt būs. Nē, būs, bet, piekrīt, nav baigi daudz. Tā kā, vai, ja tu prasi, vai ir vērts pirkt, vai nē, tas ir... Nē, man vairāk interesē, vai tu pats jūti, kā ir mainījusies tā tava attieksme, vai tas tavs padoms jauniņajiem, pieņemsim, ir daudz gadi starp šiem diviem datumiem, un kā tu pats domā par to tava padoma saturu tad un tagad? Domājam par kredītu kā tādu, teiksim, tā, jā. Nē, vispār par to, kā izturēties pret to savu, tas nekustamais īpašums, viņš jau ir tā kā lielākais pirkums cilvēkam mūžā, vai ne? Viņš jau ir tā kā, tas ir veids, kā cilvēki uzkrāja, klasiski pasaulē, ja, pieejamākais finanšu instruments, ja, teiksim, bet pēc tā kūleņa, ko mēs piedzīvojām, ja, vai es vienkārši domāju, kā visa tā iespaidā, kas mums ir noticis, ir mainījusies tā tava attieksme, vai tas, ko tu jauniešiem saki? Es domāju, ka es nezinu, vai tas tā kā mainījies, vai kura gadījumā gan tad, gan tagad būtu, protams, ja uzņemies lielas aizstības, jo tas lielais pirkums, tas bieži vien ir lielākas aizstības, vai ne hipotekārais kredīts. Protams, ir jāpadomā, jābūt rezervei. Tāda ziņa, ka tu nevari paļauties uz to, ka apstākļi būs tikai, uz labāko pusi, vai būs tāda paša, kā tā, tas pats Eiribor stāsts. Jā. Es pilnībā sapratu tos cilvēkus, kas sapīgi izjūt to, ka likmes pieaugušas. Bet es nevaru saprast kādu pārsteigumu, ka viņas pieaugušas. Tur jau nevajadzēja tīt atpakaļ uz kaut kādu 80 gadiem vēsturi. Jā, kad Amerikā likmes bija 18%. Nē, to grafiku jau cilvēki neskatās tik tālu apakaļ. Jā, viņas pastāst pēdējos 8 gadus. Jā, bet ja viņi būtu paskatījuši, ka pēdējos 10-15 gadus jau likmes jau nebija nulles vai negatīvas likmes, acīm redzam, bija izņemams. Jā. Tas arī individuālais apstākļs, tā dzīves apstākļs var vis kaut kāds notiekt. Teiksim tā, es negribu atrunāt no pirkšanas noteikti, un es domāju, ka kopumā Latvijā īpašumi tomēr nav dārgi, gan ģeopolitiskie riski, gan citi faktori. Tā paša Rīga cerams, ka, tas centrs varbūt būt dzīvīgāks ar laiku, es ceru, nekā tagad. Es arī. Jā, tā kā, jebkuras tas prognozes ļoti viegli, sevi apkaunot ar tām. Bet vienmēr tā jābūt ar piesardzību, jā. Ar kaut kādu, margin of error, tad kļūdas iespējami, kāds būs, ja likums būs augsts, kāds būs, ja kādu laiku, tomēr, ienākumi zemāk, jo es nezinu, pārāk tāds vispārīgs padoms un tā. Man patika, ka mēs kaut kādus gadus atpakaļ organizējām jauniešu aptauju, kā ir mainījusies, kas ir viņu izpratni par nekustamā īpašumu pirkšanu un tā, un tad tur bija ielikts arī jautājums, ar ko jauniešiem, tādiem, kas ir 18, 20 gadīgi, ar ko viņiem asociējās Latvija un nosaukums. Nesakot priekšā, ka tie esam mēs, vai ne, un tad daļa atbilžu bija, ka tas ir saldējums. Ja, Ok. Un tad jauniešiem viņiem atbildot uz jautājumu, kas ir viņu sapņu īpašums, ir ka visi grib privātmāju Jūrmalā, ja, un kas ir tas, ko viņi visbiežāk nopērk pirmo, tas ir sērija vai dzīvoklis, tas pieejamākais. Ja, tā kā... Varbūt 18 gados vai pat 20 nevajag vēl pirkt dzīvokli.
Cik gados tu ieteiktu pirmo īpašumu pirkt? Nu, jā, noteikti, kad tā karjera ir, teiksim, tā jau iegrozījusies, tā teikt. Pēc 3. algas pielikuma, jā? Jā, apmēram, jā. Kas ir tas, ko mēs neapspriedām? Mums ir vēl kāda minūte filmiņai. Kas ir tas, ko... Mēs, man šķiet, neapspriedām mēs droši vien visu kaut ko, bez Austrālijas arī citas valstis ir, bet mēs, manuprāt, būsim pārāk dramatiski bijām par tiem kredītiem, jā, gan arī to pašu dzīvokļu pirkšanu mēs tikko apspriedām tādā aizņemšanas kontekstu. Bet vispār mēs neparunājam, un varbūt mēs kaut kādā atgriezīsim, kā principā cilvēkiem, kā saka, nauda ir, vai kā tur toreiz Kāriņa kungs teica, naudas tik daudz, ka nekad, tas varbūt tas pārāk, tā krāsaini, bet cilvēki jau pērk arī bez kredītiem, cilvēkiem ir 10 miljārdi eiro kontos. Ir gan. Cilvēki iegulties pašas obligācijas, nedaudz arī akcijas, kas ir vēl tāds diezgan bēdīgs tirgus pagaidām pie mums. Cilvēki skatās, kā investēt ārpus Latvijas. Tā kā ja mēs salīdzinām to 97. gadu, tas ļoti pagriezies, vai ne? Tā uzkrājumu, nebija tā masveida. Tas arī parādies tā, ka mēs aizņemamies no Skandināvijas, tā globāli, skaties, tā lielo bildi, jā. Tots, ka mēs aizņemamies krietni pārsniedz, cik mums bija kaut kā. Jā. Tagad, principā, ir otrādi, jā. Tagad banku kontos tikai par tiem runājot, jā. Nemaz nerunāt par īpašumiem, kas nopirkti bez kredīta un tā tālāk. Iedzīvotājiem ir daudz vairāk naudas, nekā iedzīvotājiem hipotekāros kredītos. Tā kā 2 reizes vairāk. Atkal tie varbūt nav tie paši cilvēki, jā. Es saprotu, ko tu saki. Īcipā tas varbūt nevajag, cik aktuāli tev, kur ieguldīt? Ne tikai aizņemties vai nē. Tas tā varbūt. Jā, es saprotu, bet ja man tas cipars galvā ir pareizs, tad tikai kaut kādiem 15 vai cik apmēram procentiem mājasaimniecība ir hipotekārās. Jā, kaut kas tāds, jā. Īstenībā ir ļoti maz, teiksim. Man šķiet, ka tad, kad tādā brīdī kā tagad, kad ekonomikas motors ir apklusis, ja? Ka mēs redzam, ka ziņas ir tikai sliktas par būs ekonomiku, tad tas to iekšējo pieprasījumu, kas faktiski ir lielākais darbinātājs, ir tur mājokļu būvniecība varētu būt, ja, kas ļoti daudz citas nozares pavāk līdzi. Tas noteikti varētu būt tas, kas strādājam. Jo ļoti daudz cilvēku noteikti, ne no tiem, kam ir tie lielie uzkrājumi, ja, bet kam ir algas, kas varētu aizņemties, viņi ir ļoti piesardzīgi. Ja, un acīm redzot, tad ir jādomā, kā tu saki, ja, kad, kā viņus pārliecināt šo soli spērt. Ja. Jā, un arī es domāju, ka aktuāls jautājums vai problēma, kā ārpus, teiksim, tādas lielrīgas, vēl dažām pilsētām, viņiem pat grūti to soli spērt, vai ne? Tas pats kredīts varbūt nav pieejams. Es domāju, ka tas pāri darījums, ko mēs kolektīvi izpildam visai tā Latvijas daļai, kas ir vairāk kā pusstundas braucienā no brīvas pieminekļa, kas attiecas uz hipotekāro kreditēšanu un uz mājokļu pieejamību ir vienkārši milzīgs. Jā. Tur noteikti, es nezinu, vai par Rail Baltiku vajag tur parlamentārās izmeklēšanas komisiju, bet kāpēc mums ir tik nenormāli monocentriska tā attīstības politika, ja? Kāpēc ir tikai Rīga un kāpēc, pieņemsim, Daugavpilī 80% dzīvokļi tiek pirkt pa skaidru naudu, ja? Kāpēc nav parlamentārā izmeklēšanas komisija, kas prasa, kāpēc mums otrā lielākā Latvijas pilsētā notiek kaut kāds pilnīgs ārprāts. Ja? Tam noteikti vēl laiks pienāks. Paldies, ka skatījāties un klausījāties. Kā tevi sameklēt tiem cilvēkiem, kas gribētu tev ko vaicāt vai padomu lūgt? Droši vien kapitālajā.com var atrast gan, teiksim, tā mūsu pakalpojumus, gan mani personīgi, jā.
tā laikam varētu būt iespēja. Kaut kāds Twitteris ir tāds pusmīris, jā, tur es kādreiz biju aktīvs, droši vien vairs nē. Nu, es tev pat gribētu par to paldies pateikt, jo man ir daži cilvēki, kuriem es regulāri pasaku paldies par to, ka viņi ir Twitter policisti, un tu noteikti biji viens no tiem, nezinu, vai tagad pēdējā laikā, bet noteikti, ka bija. Bija interesanti laika visam Twitter, Latvijas Twitter. Jā. Diemžēl izskatās, kā gāja tajā garam. Paldies par uzmanību, saredzēšanos nākamajās sālsmaizēs. Paldies, un paldies tev, Edgar. Paldies.